Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlastībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Debesīs tik tuvu zīme nāk, kad māte sirds par bērnu stājas sardzē. Līst zvaigžņu mirgojums un tālīs gaisma zied, kad bērnu klusinot, tam māte dziesmu dzied. Kā spēkā noslēpums liels prieks pie mātes steidz, un nomots neizciestars mīļās acīs. Kad lūpas vārdus teic un smaids pār lūpām slīd, vēl karstā lūkšanā, tad māte izskan līdz. Cik mātes mīlestība liela skaista tā saule nes un bērnu lielu audzē. Tad sieva līksmojas un prieks vēl tālāk steidz, jo Dieva debesīs bērns savā sirdī sveic. Tad sieva līksmojas un prieks vēl tālāk steidz, jo Dieva debesīs bērns savā sirdī sveic. Sveiciens katrai mammai un katrai klausītājai, kura mūs šobrīd klausās. Ar jums kopā esmu es, Emīlija, un ar mani kopā šodien ir Dace. Sveiki, prieks atkal būt kopā šeit ar jums. Šajā laikā, kad visā pasaulē īpašā veidā piemin mātes, arī mēs vēlējāmies izmantot šo izdevību un pateikties debes Tēvam par mūsu mammām, kā arī pateikties pašām mammām par to, ko jūs esat darījušas mūsu labā. Un kāpēc šī epizode iznāk vienu dienu vēlāk? Tāpēc, ka mēs gribam un varam pateikties savām mammām katru dienu, un kaut tā arī būtu visu cauru gadu. Šodienas epizode mums būs kā pateicība debesu Tēvam par mūsu mīļajām mammām. Bet pirms tam vēlos vēl īsu mirkli vērsties pie tām mamām, kas ir klausījušās šī podkāsta iepriekšējās epizodes.
Mīļās mammas, mums ir prieks, ka esat bijušas ar mums kopā un pateicamies par visiem komentāriem, ko sūtījāt, kā atbalstījāt, un par to katru no tiem mēs tiešām esam ļoti priecīgas. Un šodien mēs varam teikt, ka šī ir mūsu pirmās sezonas pēdējā epizode, pēc kuras dosimies vasaras atvaļinājumā, arī mēs. Un, ja jums ir kādas domas, kāda ierosme par nākamo sezonu, epizožu tematiem vai jebko citu, mēs ļoti priecāsimies to dzirdēt. Droši rakstiet mums. Bet tagad atgriezīsimies pie šodienas tēmas par mātēm. Iesākumā, protams, kā neatņemama sastāvdaļa ir lūkšana. Tāpēc aicinu mūs kopā ar Daci pielūgt. Augstais un varenais debesu Tēvs, Kungs, lai Tev gods, slava un pateicība par katru māmiņu, kas ir šajā pasaulē. Kungs debesīs, pateicos Tev arī, ka Tu katru esi apdāvinājis ar brīnišķīgām dāvanām ar bērniem. Kungs debesīs, pateicos, kad šajā dienā, un ne tikai šajā dienā, Tu arī mums atgādini par mūsu saitēm, ar mūsu mamām, un mēs kā bērni arī esam Tev pateicīgi, Kungs debesīs, kad Tu mūs aicini, Tu mūs uzrunā un Tu mūs arī svētī, lai Tev mūžīgs gods, slava un pateicība Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Šodienas epizodē būs tādas kā divas daļas. Vienā jūs, mammas, dzirdēsiet bērnu pateicības. To bērnu, kuri tās mums atsūtīja. Un otra tā daļa būs, kurā mēs lasīsim dažus bībeles pantus un kādus citātus no Elenas Vaitas grāmatām tieši par uzticīgām mātēm bībelē. Kad jūs dzirdēsiet manu balsi, tad varat ieklausīties, kurš vai kura saka savu pateicību, jo varbūt tā ir domāta tieši tev, mammu. Jā, bet kad pēc pateicībām dzirdēsiet mani atkal, tad varat zināt, ka tiks lasīts kāds pants no bībeles vai arī kāds citāts no Elenas Vaitas darbiem. Un mūsu lūkšana ir, ka šis viss, kas šodien skanēs, kas mūs pašas arī ir ļoti iedrošinājis, ka tas būs par stiprinājumu katrai no mums. Un ka tu, mammu, atcerētos, ka tas, ko tu dari, vai esi darījusi pagātnē, un varbūt tagad turpini to darīt pie saviem mazbērniem, ka tas viss nav bijis veltīgs. Tad, sāksim ar pirmajām pateicībām. Ruta Vaga ir iesūtījusi šādu pateicību. Paldies, mīļo māmiņu, par visu, ko tu man esi mācījusi un devusi. Paldies, ka tu manus soļus esi vadījusi uz dzīvā Dieva ceļu. Paldies tev, māmiņ, par visu. Agnes ir iesūtījusi šādu pateicību. Paldies, ka rūpējies par mani un mīli mani. Paldies, ka darīji labāko, ko tava sirds un rokas spēja paveikt, lai Dievs atalgo tavas pūles. Pateicība no Madariņas skan šādi. Mīļo mammu, vislielākais paldies, ka tavā ikdienā rādi piemēru, kā ir pa īstam staigāt kopā ar Dievu. Paldies, ka caur tavu dzīvi es redzu, ko nozīmē patiesi rūpēties un kalpot citiem. Paldies, ka nekad nepārstāji lūgt par mums saviem bērniem. Tā ir vislielākā mīlestība. Rudzu Pūcīte saka, paldies, mammu, esmu kristīgā ģimenē un varēju iepazīt Jēzu. Paldies Dievam, ka viņš tev ir devis tādu pacietību un spēku iet visām grūtībām cauri, paļaujoties uz viņu. Tu biji uzticīga Dievam, kad es un apkārtējie šaubījās. Novēlu tev šo spēku un ticību Dievam saglabāt līdz dienai, kad tas kungs nāks. Citāts. Īpaša atbildība ir mātei. No viņas asinīm bērns barojas un attīstās fiziski. Viņas intelektuālās un garīgās īpašības piedalās bērna prāta un rakstura izveidē. Tā bija Johebeda, ebrejiete, kuras stiprā ticībā nebijās no valdnieka pavēlēm, kurai piedzima Mūzus, Izraēla atbrīvotājs. Tā bija Anna,
lūdzošā, pašaizliedzīgā un dievišķi inspirētā sieviete, kas dzemdēja Samuēlu, debesu mācītu bērnu, neuzpērkamu tiesnesi, Izraēla praviešu skolu dibinātāju. Tā bija Elizabete, Nācaretes Marijas asins un gara radiniece, kas kļuva par pestītāja vēstneša Jāņa Kristītāja māti. Citāta beigas. Tad nu šodien mēs arī pieskarsimies un runāsim par šīm mātēm Johebedu, Annu, Elizabeti un noslēgumā par vēl dažām citām. Betija ir iesūtījusi šādu pateicību. Paldies, ka tu esi man blakus, ka tu mani vienmēr esi gatava atbalstīt un ka tu mani mīli, un tāpēc es mīlu arī tevi. Pikola saka tā: mīlu tevi, mammīt. Mārtiņa ir atsūtījusi pateicību. Liels paldies, ka vienmēr esi padomājusi par mani un ka citus lietas pirmajā vietā. Paldies par visu. Moncītis savai mammai saka paldies tā, ka esi mana mīļākā bērnības atmiņa. Paldies, ka tagad audzinot savu meitiņu, esi mans lielākais paraugs. Meitiņa, kura piedzima 10. oktobrī ar 3 baltām pumpiņām uz deguna, ir atsūtījusi šādu pateicību. Mīļā mamma, no sirds tev saku paldies par visu, par rūpēm, par mīlestību, par to, ka vienmēr esi līdzās. Tu esi mans stiprākais atbalsts, mana iedvesma un mana mājas sajūta. Tu esi cilvēks, kurš man ir mīlējis bez nosacījumiem, arī tad, kad pati sev to nemācēju dot. Lai tev šodien vienmēr ir silti ap sirdi, jo tu to esi pelnījusi. Es tevi ļoti mīlu. Tavs bērns ar visu mīlestību pasaulē. Ebrejiem 11. nodaļas 23. pantā mēs lasām par Johebedu, Mūzes māti. Ticībā Mūzu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa 3 mēnešus, tāpēc, ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieka pavēlēm. Citāts: Dievs bija uzklausījis Johebedas kā mātes lūgšanas, ticība tika atalgota. Ar dziļu pateicību tā stājās pie sava, tagad jau drošā un laimes pilnā uzdevuma pildīšanas. Viņa paļāvīgi ticēja, ka mazulis ir saglabāts kādam lielam uzdevumam, un labi saprata, ka tas drīz būs jānodod viņa ķēnišķīgajai mātei, kur to apņems iespaidi, kas tieksies vest prom no kunga. Viņa centās piepildīt tā prātu ar bijību pret Dievu un mīlestību uz patiesību un taisnību, un lūdza, lai Mūzes tiktu pasargāts no katras samaitājošā iespaida. Citāta beigas. Mātes lūgšanas par bērnu Dievs patiešām uzklausa. Eļa ir iesūtījusi šādu pateicību. Paldies, mammu, ka tik daudz esi ieguldījusi mūsos, savu laiku, savu naudu, savas pūles un īstenībā savu dzīvi. Maija saka paldies, ka vienmēr esi mani atbalstījusi visos projektos, plānos un piedzīvojumos. Aņa, Eņa un Žeņa ir atsūtījuši šādu pateicību. Mūsu mamma ir pati smieklīgākā mamma pasaulē. Paldies, ka vienmēr uzjautrini mūs, esi līdzās un rūpējies par mums no visas sirds. Savukārt krutākais dēliņš saka savai mammai paldies, kad vienmēr esi gatava atlicināt savus darbus, lai uzņemtu mani pusdienās. Paldies, ka nekad neatsaki, ja ir vajadzīga palīdzība. Nora ir atsūtījusi šādu pateicību. Paldies, mammu, ka esi vienmēr man blakus, un kaut arī zinu, ka dažreiz tu esi nogurusi no manas vienmēr esošās klātbūtnes. Gribu, lai zini, ka tu man esi viss. Mēs ar tēti tevi ļoti mīlam. Beāte saka tā, kad mamma vienmēr par mani rūpējās un vienmēr grib to labāko man. Rebeka savai mammai paldies saka šādi. Mammu, paldies, ka tu par mums rūpējies un ka tev ir ļoti garšīgs ēdiens. Es tevi mīlu.
1. Samuela grāmatā 1. nodaļā 27. un 28. pantā ir rakstīts par Annu. Es lūdzu pēc šī zēna, un tas kungs man to ir devis, ko es esmu no viņa lūgusi. Tādēļ es arī to tam kungam kā izlūgtu esmu novēlējusi uz visu mūžu, kamēr tas dzīvos. Viņš ir no tā kunga izlūgts. Citāts. Līdz ar pirmā saprāta rašanos Anna bija mācījusi dēlu mīlēt un godāt Dievu un uzlūkot sevi kā kunga īpašumu. Kaut arī tagad viņa bija šķirta no sava bērna, mātes mīlestība nemitējās par to rūpēties. Katru dienu viņa lūdza par Samuēlu. Katru gadu viņa pati savām rokām sagatavoja zēnam kalpošanai vajadzīgo tērpu. Katrs pavadiens mazajā uzvalciņā bija iejausts ar lūgšanu, lai viņas dēls būtu šķīsts, cēls un uzticīgs. Tā savam dēlam nelūdza pasaulīgu stāvokli, bet sirsnīgi prasīja, lai viņš sasniegtu lielumu, ko vērtē debesis, lai viņš godātu Dievu un būtu par svētību cilvēkiem. Citāta beigas. Anna čakli ikdienas strādāja, lai ar katru lietu, kas atradās Samuēla tuvumā, pievērstu viņa domas radītājam. Arī, kad viņa vairs nebija kopā ar savu dēlu, katru dienu Anna nemitējās lūgt par viņu, un viņa lūdza, lai viņš godātu Dievu un būtu par svētību citiem cilvēkiem. Mammu nepārstāja lūgt par savu bērnu. Pateicība mammai Junitai Laudurgai, mana gaišā, sirds siltā un mīļā mamma. Paldies, ka esi bijusi līdzās visās manās izvēlēs, gan labās, gan ne tik. Vienmēr ar atvērtu sirdi gaidījusi, kad pēc pieļautām kļūdām atkal uzmeklēšu tavu plecu. Paldies, ka nepagarstoši esi stāvējusi lūgšanu sardzē par mani. Ar savu mīlestību un piemēru tu esi vedusi mani tuvāk Kristum. Tu esi mans paraugs. Kā mīlēt cilvēku sev apkārt, kā piedot ar smaidu un iet cauri grūtībām ar pateicīgu un pazemīgu sirdi. Maz gan es sapratu, pirms pati kļuvu par mammu, cik nozīmīgs un vērtīgs ir šis amats. Tava pašaizliedzība un rūpes ir svētība ne tikai man, bet arī apkārtējiem. Esmu bezgalīgi pateicīga, ka varu saukt tevi par savu mammu, mīlestībā apskaujot tava meitiņa Danita. Par Jāņa Kristītāja māti Elizabeti mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijas 1. nodaļā, 5., 6. un 80. pantu. Jūdejas ķēdiņa Heroda laikā dzīvoja priesteris no Abija vienības, Caharija un viņas sieva no Ārona cilts vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Un bērniņš auga un garā stiprinājās un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Izraēla ļaužu priekšā. Citāts. Viņi abi pildīja savu uzdevumu, lai attīstītu bērnā tādu raksturu, kas visādā ziņā atbilstu tam mērķim, kuram Dievs bija iecerējis Jāņa dzīvi. Vecāki apņēmās neveikt nevienu vieglprātīgu nolaidību, lai tas nebūtu par iemeslu, kas kavētu Jāņa kļūšanu par labu un gudru vīru, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu. Caharija un Elizabete svēti pildīja savu pienākumu. Citāta beigas. Elizabete tiešām bija apņēmusies strādāt čakli un cītīgi, lai Jānis varētu attīstīties par to vīru, kādu Dievs bija viņu iecerējis būt. Māmu, turpini arī tu censties, lai arī tas nav viegli, bet kungs ir apsolījis dot vajadzīgo spēku. Liena Rīdere ir atsūtījusi šādu pateicību. Manu mīļo māmiņu, es esmu Dievam pateicīga, ka tieši tu esi mana, mūsu mamma, jo tu mums esi visdārgākā, pati labākā mamma pasaulē. Bez tevis nebūtu iedomājama šī dzīve. Paldies, ka tu esi mani,
Lieni, māsu Agitu, brāli Renāru un sunīti Lesiju izaudzinājusi un atbalstījusi visus šos gadus. Es mūsu visu vārdā varu teikt tikai vienu, ka tu esi pati labākā, pati skaistākā, mīļākā un foršākā, stiprākā mamma pasaulē, kura vienmēr mums palīdzēs, atbalstīs un nekad nepametīs. Tu mums nozīmē daudz, un atceries, vienmēr mēs tevi visi ļoti stipri mīlam un sveicam tevi šajā skaistajā dienā. Sūtam tev daudz apskāvienu, bučas un Dieva svētību. Paldies, ka tu esi. Betiņa saka paldies mammīt, ka caur savu nodošanos, mīlumu, dedzību, apsardzību, mīlestību manā labā ļāvi man piedzīvot Dieva mīlestību vēl tad, kad viņu nepazinu. Ticu, ka caur tevi Dievs izglāba mani. Esmu laimīga, ka tagad varam doties šajā glābšanas ceļā uz mūžību kopā. Protams, mēs nenosaucām ne tuvu visas mātes, kas pieminētas Bībelē. Tādas sievietes kā Rute, kura bija Dāvida vecmāmiņa, Simpsona māte, arī dažādu uzticīgu ķēniņu pieminētās mātes, protams, arī Marija, Jēzus māte, tāpat arī Eunika, Timoteja māte un Loida, Timoteja vecmāmiņa. Tās visas ir uzticīgas sievietes, kuras bija mātes, vecmāmiņas un kuras savas dienas vadīja Dieva bijībā, lūgšanās, pūlēs, rūpēs, mīlestībā, savus bērnus lolojot un audzinot. Paldies, ka arī tu esi centusies darīt to, ko esi sapratusi kā labāko. Lai Dievs tevi, kas šobrīd esi mamma vēl maziem bērniem, kas vēl mīt tavā līgzdiņā, vai varbūt esi jau māte kādiem pieaugušiem jauniešiem, kam jāizdara nopietnas dzīves izvēles, vai varbūt esi jau vecmāmiņa vai vecvecmāmiņa, lai Dievs tevi stiprina un iedrošina arī ar šiem nākošajiem citātiem, ka tavas pūles nav bijušas veltīgas un ik katra lūgšana, raudātā asara, prieki, tas viss ir rakstīts debesu grāmatās. Laimīte ir atsūtījusi šādu pateicību. Mammuci, paldies tev par tavu mīlestību, ko mums atklāja nenogurstošajās rūpēs par katru ģimenes locekli visās vajadzības sfērās. Paldies, ka sevi aizliedzot rūpējies par mums. Tu pilnīgi vienmēr visu uzmanīji un nepalaidi neko neievērot. Paldies, ka tu daudz strādāji un iemācīji mums strādāt ikdienas. Paldies, ka tu, mammīt, kopā ar tēti atklāji, ka pasaulē ir Dievs un viņam ir jāklausa. Paldies, ka rādīji ceļu, lai atšķirtu, kas labs un kas slikts. Paldies, mammuc, ka tu rūpējies par veciem cilvēkiem, mūsu veco mammu, arī par citiem draudzē veciem un kā arī mūs iesaistīja šajā palīdzēšanā. Paldies, mamīt, ka īpašākais uzdevums bija mūsu dzīve draudzē. Mammuc, paldies, ka atbalstīji mūs un katru sestdienu mūsu mājās tika uzņemti līdz pat 20 draudzes jauniešiem. Mammuc, paldies, ka mani atbalstīja kritiskajos brīžos. Paldies, ka savu bērnu varēju visdrošāk uzticēt tikai tev. Tad biju mierīga, jo zināju, ka pie tevis viņam ir vislabāk. Citāts. Mātes darbības sfēra var būt pavisam necila, bet viņas iespējas kopā ar tēva iespaidu ir tikpat paliekošs kā mūžība. Mātes vara uz labu, tūlītais Dieva, ir visstiprākā, kāda vien virs zemes zināma. Linda saka tā: Mīļo mammīt, es tevi ļoti mīlu un pateicos Dievam, ka viņš tevi uztur. Pateicos tev par tavām rūpēm par mums. Tās nekad nemazinās, tām nav robežu. Tu redzi cilvēkus un viņu vajadzības. Tu esi gatava sniegt atbalstu citiem, cik vien tas ir tavos spēkos. Un tavs darbīgums un rosība ir neizsīkstoša. Šīs abas iezīmes esmu no tava piemēra mācījusies, lai katrā dzīves dienā Jēzus tevi spēcina. Mīlestībā, Linda. Emīlija, Alberts un Teodors ir atsūtījuši šādu pateicību.
patiesībā 2. Paldies, māmu, par garšīgiem ēdieniem un izcilu maizi, tā saka Emīlija. Māmu, tev labi sanāk mūs audzināt, tā saka Alberts un Teodors. Emīļuks ir atsūtījusi šādu pateicību. Māmīt, paldies tev, ka rādīji man, ko nozīmē aizliegt sevi, domājot par citiem. Paldies par tavām maigajām rokām un glāstiem, īpaši vakaros, kad ejot gulēt, un ūdenīti, ko vienmēr man atnes. Paldies, ka mācīji mīlēt Dievu, darīt to, ko arī negribās, ēst un cienīt ēdienu, kas ir labs, lai arī kā tas garšotu un pāri visam dzīvot par svētību citiem, ne sev. Paldies, mamīt, ka mani iznēsāja, piedzemdēja, auklēja, mīļoja, skūpstīja, mierināja, samīļoja, audzināja, kur vajadzēja arī piespiedi, īpaši par mūziku, un priecājies par maniem priekiem, raudāja par manām bēdām. Lai tu ikdienas piedzīvo, ka Dievs tev atdara to, ko esi darījusi man. Tu esi mana labākā draudzene uz šīs zemes. Es tevi mīlu. Citāts. Pestītājs saprata to māšu rūpes un nastas, kas centās savus bērnus audzināt saskaņā ar Dieva vārdu. Viņš bija dzirdējis to lūgšanas, viņš pats tās vilka pie sevis. Kāda māte ar savu bērnu bija izgājusi no mājām, lai atrastu Jēzu. Pa ceļam tā savu nodomu pastāstīja kaimiņienei, un arī kaimiņiene vēlējās saņemt Jēzus svētību saviem bērniem. Tā kopā ar saviem mazajiem bērniem sapulcējās vairākas mātes. Daži bērni jau bija arī paaugušies, sasnieguši pat jaunības gadus. Kad mātes atklāja savas ilgas, Jēzus ar līdzjūtību noklausījās viņu nedrošo, ar asarām izsacīto lūgumu. Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder debesu valstība. Viņš ņēma bērnus pie sevis, uzlika tiem savas rokas un deva svētību, kuras dēļ tie bija atnākuši. Bībis, Ieva, saka šādi. Paldies, māmu, ka vienmēr esi izrādījusi sirsnību pret mani. Paldies, ka tev nekad nekas nav bijis par daudz prasīts, bet esi bijusi gatava darīt jebko, ko vajag manis dēļ. Tavs apskāviens vienmēr ir bijis mana drošā vieta, kur patvērties. Paldies par visu, ko esi man šuvusi un adījusi, bet visvairāk paldies par sirsniņu, kuru man devi un audzināji. Paldies tev! Lula un Lainuška ir atsūtījušas šādu pateicību. Māmu, paldies par visu, ko dari, par tavu siltumu, pacietību, sapratni un mīlestību. Tu esi mūsu lielākais atbalsts, iedvesma un labākā padomdevēja jebkurā dzīves brīdī. Tavs smaids, smiekli un jociņi iepriecina pat vispelēkajās dienās, un tava klātbūtne vienmēr dod spēku. Pēdējais laiks nav bijis viegls, un tomēr tu, neskatoties uz visām grūtībām, esi palikusi stipra, nelokāma un apbrīnojami izturīga. Tavs spēks, uzņēmība un spēja turpināt iet uz priekšu pat tad, kad ir visgrūtāk, tas mūs dziļi aizkustina un iedvesmo. Mēs redzam, cik ļoti tu cīnies, cik daudz dari, un mēs to no sirds novērtējam. Tu esi ne tikai mūsu mamma, bet arī mūsu labākā draudzene. Tu esi otrās mājas visiem mūsu draugiem, kurus uzņem ar siltu apskāvienu. Tavs enerģiskums izgaismo apkārtni. Tava mīlestība pret Jēzu ir tik dziļa un iedvesmojoša. Tu esi visforšākā. Lai šī diena atgādina tev, cik tu esi īpaša, mīlēta un pelnījusi visu labāko. Mēs tevi ļoti mīlam. Citāts. Mātes bija iepriecinātas. Mājās viņas atgriezās stiprinātas un Kristus vārdu svētītas. Viņas bija iedrošinātas uzņemties savas nastas ar jaunu prieku, iedvesmotas ar cerību vēl vairāk strādāt savu bērnu labā. Tagad Kristus tikpat patiesi ir personīgs pestītājs kā toreiz, kad viņš kā cilvēks dzīvoja cilvēku vidū. Viņš noteikti ir tāds pats palīgs mātēm mūsdienās, kā tad, kad Jūdejā
turēja bērnus savās rokās. Mūsu sirdsmīļotie bērni ir atpirkti ar viņa asinīm, tāpat kā bērni senatnē. Lāsma, Ēriks un Ieva ir atsūtījuši šādu pateicību. Paldies par tavu mīļumu, rūpēm un ieinteresētību par mums. Tava palīdzība mums ir vienmēr pieejama, bet tajā pašā laikā arī neuzbāzīga. Novērtējam, ka vienmēr esi gatava palīdzēt gan ar padomu, gan ar savu klātbūtni. Paldies, ka arvien rūpējies par mums, kad esam jau pieauguši. Paldies, ka vienmēr esi bijusi arī kā labs draugs, ar kuru var izsmieties un kopā jokot. Novērtējam, kāreiz bija gatava kopā ar mums un citiem bērniem doties 2 dienu pārgājienā un nakšņot zem klājas debesis. Alberts saka tā: paldies, mammu, ka mūs nebeidz iedvesmot, rūpēties, bet galvenais lūgt par mums. Konītis savai mammai saka paldies šādi: paldies tev, mamma, ka jau no pašām pirmajām dienām kopā ar mani ieaudzināja manī mīlestību pret Dievu, kā arī paldies, ka ar savu paraugu liki man saprast, ko nozīmē īsta pieklājība pret citiem cilvēkiem, kā izpaužas viesmīlība un ko nozīmē darbs. Bez šīm lietām, kas man nākušas no tevis, Dieva žēlastībā, mana ikdiena šodien būtu daudz, daudz grūtāka. Liels paldies tev! Citāts. Māte uzņemas savu pienākumu apzinoties, cik daudz nozīmē uzaudzināt bērnus kunga pamācībās un norādījumos. Cik bieži viņai būs jāredz, ka viņas nasta to spiež smagāk nekā tā spēja panest, un cik dārga tad ir priekštiesība visu lūgšanā izteikt savam līdzjūtīgajam pestītājam. Savu nastu māte var nolikt pie Jēzus kājām un atrast viņa klātbūtnē spēku, kas to atbalstīs un pat visgrūtākajās stundās sniegs prieku, cerību, drosmi un gudrību. Cik jauka rūpju nomāktai mātei ir apziņa par šāda drauga esamību, kas viņai var palīdzēt visās grūtībās. Kristīna ir atsūtījusi šādu pateicību. Vēlos pateikties savai mammai, kura ir mamma 5 bērniem, un nu jau arī omīte 5 mazbērniem. No visas sirds vēlos pateikties par visu, ko esi mums devusi. Paldies par tavu neizsīkstošo siltumu, mīlestību un rūpēm. Paldies par to, ka visu savu dzīvi esi strādājusi un centusies tā, lai mums visa kā būtu pietiekoši. Paldies, ka tu vienmēr esi gatava palīdzēt, atdot pašu labāko saviem bērniem. Paldies arī par tavām lūgšanām un ticību Dievam. Paldies, ka vienmēr, kad ir grūti, zinu, ka varu tev rakstīt, lai lūdz par mani, un es zinu, ka tu to darīsi. Paldies tev par visu, lai Dievs tevi bagātīgi svētī it visā. Mīlu tevi! Pēlīte savai mammai ir atsūtījusi šādu pateicību. Mīļo mammīte, nekas uz pasaules nav skaistāks kā mammas mīļās rokas, garšīgais ēdiens, bez nosacījuma rūpes un lūgšanas. To visu es esmu izjutusi šos gadus, kas ļoti sasilda manu sirdi un liek manām lūpām smaidīt. Tāpēc no manas sirds pateicības nekad nevar būt par daudz. Mīlu ļoti! Tava Pēlīte. Citāts. Debesu Dievs redz jūsu rūpju pilnās pūles, jūsu darbu, jūsu pastāvīgo modrību. Viņš dzird jūsu lūgšanas. Pacietīgi un saudzīgi sagatavojiet savus bērnus kungam. Par jūsu darbu interesējas visas debesis. Dievs sadarbosies ar jums, vainagojot jūsu pūles ar panākumiem. Tomiņš ir atsūtījis šādu pateicību. Paldies, ka iemācīji man tik daudz. Paldies, ka mīli mani ar vārdos neizsakāmi lielu mīlestību. Paldies par rūpēm un raizēm. Paldies par smiekliem un laimi.
Paldies par siltu apskāvienu un maigām rokām, kas vienmēr ir sniegušas un sniedz patvēru jebkurā dzīves brīdī. Un paldies par lielo atbalstu it visā. Paldies, ka parādīji patiesu un gaišo ceļu pie Dieva. Paldies, ka tu man esi mammucīte. Māriņa un pārējie runcīši savai māmiņai saka tā: Paldies, mammuci, ka tu vienmēr par mums rūpējies, lai arī mēs esam 4 tev bērni, un tagad vēl lielāks skaitlis. Tu vienmēr atrod laiku, lai ar mums parunātos un ieklausītos. Mēs esam ļoti priecīgi redzēt, kā Jēzus Kristus ir tevi audzinājis, un lūdzam, ka Dievs turpina tevi vadīt šajā misijas darbā. Mīļojot tevi, tavi runcīši no Latvijas, Vācijas un Anglijas. Anete savai mammai saka paldies. Mamma visu laiku ir ļoti mīļa pret mums, un kad kaut kur dodamies, vienmēr samīļo. Citāts. Tavs līdzcietīgais pestītājs mīlestībā un līdzjūtībā tevi novēro. Vienmēr gatavs uzklausīt lūgšanas un sniegt tev vajadzīgo palīdzību. Viņš pazīst katras mātes sirds rūpes un ir viņas labākais draugs ikvienā vajadzības brīdī. Jēzus mūžīgās rokas uztur dievbijīgo uzticīgo māti. Virs zemes dzīvojot arī Jēzum bija māte, kas daudzu grūtību un rūpju nomākta cīnījās ar nabadzību, un viņš jūt līdzi katrai kristīgai mātei tās rūpes un grūtības. Tas pestītājs, kurš uzņēmās garu ceļojumu, lai atvieglotu kādas sievietes nospiesto sirdi, kuras meitu bija pārvarējis ļauns gars, dzirdēs katras mātes lūgšanas un svētīs viņas bērnus. Jēzus arī šodien ir sievietes vislabākais draugs, kas gatavs palīdzēt it visās dzīves vajadzībās. Ieviņa saka paldies šādi. Es gribu pateikt paldies, ka mamma ved uz dārziņu visu laiku mani. Viņa mani mīl un ir laba. Estere saka paldies šādi. Es gribu pateikt mammai paldies, ka viņa gatavo manus mīļākos makaronus ar baziliku un pesto. Agnese savukārt saka paldies manai mammai par to, ka viņa mani audzina un ļoti mīl. Dats ir atsūtījusi šādu pateicību. Mamīte, paldies par tavu pašaizliedzīgo mīlestību, atbalstu un apziņu, ka tavas sirds mājas durvis man vienmēr ir vaļā. Tu esi mana labākā draudzene, un man ļoti patīk ar tevi kopā smieties. Visas mīlestības tev! Paldies, ka klausījies un biji kopā ar mums. Visus šos citātus tu vari atrast, rakstot Ej uz Mamma Kristū un atrodot nosaukumu citāti par mātēm. Bet noslēgumā 3 raksturvietas. Mateja 6, 3 un 4. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara, tā ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Lūkas 11.9 stāv rakstīts: tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Un Galatiešiem 6.9 ir rakstīts: tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Paldies tev, Dievs, par mūsu mammām un par tavu spēku, ko tu vienmēr dāvini katrai mammai, kas pēc tā ilgojas, darīt šo tik svarīgo uzdevumu. Mīļo mamīn, šodien es tavā priekšā paldies gribu un es par to,
gāji ar Jēzu un viņu radīji man, lai tavs darbs man izdēļ, tev atalgots tiek, kad tas kungs pie mums jau nāks algu dod. Kad es kritu un sasitos, tu klāt man biji, samīļot, lai nebaidos. Un kad es kritu un grēkoju, pie Jēzus atkal vadi tu. Paldies, kā gāji ar Jēzu un viņu radīji man, lai tavs darbs man izdēļ, tev atalgots tiek, kad tas kungs pie mums jau nāks algu dod. Paldies par smaidu un padomu, kā mīlot mani, tu sevi aizliedzi. Tu iemācīji man paveikt daudz. Mans paldies tev par to, lai skan. Paldies, kā gāji ar Jēzu un viņu radīji man, lai tavs darbs man izdēļ, tev atalgots tiek, kad tas kungs pie mums jau nāks algu dod. Mīļais Tēvs, lūdzu vērs manu māti uz savām rokām nes. Dod viņai spēku, tev kalpotiem, lai viņas sirds tev slavu dzied. Paldies, kā gāji ar Jēzu un viņu radīji man, lai tavs darbs man izdēļ, tev atalgots tiek, kad tas kungs pie mums jau nāks algu dod. Paldies, kā gāji ar Jēzu un viņu radīji man, lai tavs darbs man izdēļ, tev atalgots tiek, kad tas kungs pie mums jau nāks algu dod. Kad tas kungs pie mums jau nāks